Aicināšu mūsu īpašos viesus. Tad šodienas viesi, kas šodien nāks pie manas skatuves, būs Jelgavas novada domes deputāti kandidāti. Tad ir pēc Latvijas likumdošanas jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Un tie arī šodien atsūtīti no 5 partijām. Mēs aicinājām visas 11 atsūtīt savus kandidātus, bet tikai 5 atsaucās. Tā kā drosmīgi, man liekas, vienalga drosmīgi, kad jaunieši ir izrādījuši interesi, vēlmi būt šeit un ar savu laiku. Tagad es aicināšu pa vienam, es aicināšu pirmo pārstāvi no partijas Latvija pirmajā vietā, Leo Gozēnu. Leo, vai tu esi šeit, jā? Leo, nāc, ieņem kā no sēdvietām. Kā nākamais aicināšu no Latvijas reģiona apvienības Katrīnu Briku Dravinieci, no Zaļo un Zemnieku savienības aicināšu Artūru Klastausku. No partijas Latvijas attīstībai es aicināšu Krišjānu Milleru. Ar aplausiem varam sagaidīt. Droši. Pēdējo mūsu viesi aicināšu Juliju Kjurmovu no Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa. Super. Paskatieties, cik viņi forši un viņi daudzi. Nu ko, man ir tas gods īstenībā pirmo reizi topošos deputātus intervēt. Man tāda iespēja vēl nav bijusi, bet man kā jaunatnes nodaļas vadītājiem ir super svarīgi dzirdēt jūsu viedokli, dzirdēt, jo arī, ja jūs tiksiet ievēlēti, tad mēs būsim viena komanda un arī pašvaldībā kopā darīsim. Ar kādiem no jums esmu jau kopā darbojies gan jauniešu domē, gan jauniešu centros. Bet šīs sarunas uzsvars ir tās divas galvenās lietas. Viens ir parunāt par līdzdalību, iedot jauniešiem izprast, kas vispār līdzdalība ir, jo jūs šobrīd esat līdzdalīgi kaut kādā lēmumu pieņemšanā, politikā, ietekmēt savu novadu, līdzdarboties. Tad tas būtu, ko mēs gribētu kopā tad jauniešiem izskaidrot, kas tas kopā ir, un tad parunāt par to, kā jūs nokļūt politikā, kāpēc tieši šī partija, un par to bišķi vairāk par to politiku tad diskusijas beigās. Bet varbūt sāksim ar to, ka mums jāiepazīstās. Vai es varu bišķiņi pastāstīt par sevi, kas ir tā nodarbošanās, ko jūs darat, vai jūs šobrīd studējat, vai jūs strādājat, kas ir jūsu hobiji, kas jums patīk? Bišķiņi iepazīstiniet jauniešu ar sevi. Labdien! Man bail runāt mikrofonā. Nebaidies. Pirmā pieredze. Jā, vispirms gribēju pieminēt, ka es neesmu kandidāts, es esmu partijas atbalstītājs. Tā ir mana līdzdalība. Un jā, mani sauc Jūlija. Pašlaik studēju Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, pārtikas kvalitāte un inovācijas programmā. Tagad rakstu bakalauru, drīz jau dabūšu diplomu. Kā arī es tagad strādāju pilnas slodzes darbu tieši savā profesijā. Mani hobi, man tagad īsti nav laika tieši hobijiem, jo ļoti saspringts grafiks un, sanāk pagulēt, es esmu ļoti priecīga. Bet, ja ir laiks, tad es mēģinu un ļoti cenšos pavadīt to ar savu ģimeni, jo tā ir ļoti svarīga lieta. Jā. Super, paldies tev, paldies, Julija. Kriš? Jā, mans vārds ir Krišjāns Millers, es šeit pārstāvu partiju Latvijas attīstībai, pats arī esmu deputāta amata kandidāts. Jā. Par to, kāpēc vispār iesaistījos politikā, man politika jau patikusi ļoti sen, atceros vēlēšanām, vienmēr kopā ar ģimeni esam sekojuši līdzi jau ģimenē, kā saka, tiks vienmēr ieaudzināts, tas ir svarīgi, jāiet balsot, jāsako līdzi. Protams, sasniedzot pilngadību, loģiski nākamā doma bija, ka jāmeklē partija un jāiesaistās dziļāk. Jā, šajā gadījumā mana partija bija Latvijas attīstībai, jā, kas man par tādu ļoti, ļoti mērna, ļoti uz priekšu, uz brīvu domājošu, un tāpēc arī vēlējos iesaistīties. Pats šobrīd arī studēju Latvijas universitātē finanšu menedžmentā, jā, būšu finansists, varēšu finanses sakārtot pašvaldībā, kas ļoti laba lieta, kā ja mēs zinām, finansējums visam vajadzīgs, arī īpaši jauniešu centriem visiem pārējiem. Jā. Pat šobrīd arī strādāju pārdošanā, kas, manuprāt, ir ļoti laba lieta, tīpaši topošiem politiķiem, kā nekā ikdienā es pārdotu produktus, šajās vēlēšanās pārdošu sevi un savas partijas idejas. Super, paldies. Artur. Sveiki visiem. Mans vārds ir Artūrs. Es pārstāvu Zaļo un Zemnieku savienību, esmu deputāta kandidāts. Brīvajā laikā dejoju tautas dejas, studēju uzņēmēju darbību. Un jā, es arī strādāju pilnu laiku darbu.
Tā kā visu apvienot ir diezgan sarežģīti, bet es teiktu, ka ir noderīgi aizpildīt savu dienu kā jaunietim, jo nākotnē tev visticamāk nebūs tik daudz enerģijas kā tagad. Paldies! Čau visiem! Mani sauc Katrīna, kā jūs jau redzējāt. Daļa no manas ikdienas ir vadīt visu kaut kāds pasākums jauniešiem. Man tas ļoti patīks, ar to labprāt arī nodarbojos un iesaistos visu kaut kādos jauniešu pasākumos. Es pati eju vēl 12. klasē. Jā, man šogad paliks tikai 19 gadi. Un es personīgi uzskatu, ka pilsoniskā līdzdalība ir viens no svarīgākajiem aspektiem jauniešu dzīvē, tāpēc arī esmu Latvijas reģiona apvienības partijā, lai vispār pastītos, kā es pati varu ietekmēt to, kā lemj par jauniešiem, kā vispār es varu iesaistīt jūs kā jauniešus politiskajā līdzdalībā, jo jūs nākotnē tas ir diezgan svarīgi. Tāpēc es esmu šeit, lai jūs par to informētu, lai par to parunātu, jo es arī kādreiz biju jūsu vietā un nesapratu vispār, kāda jēga man iet vēlēt un balsot, ka tas neko neizvainīs. Bet tam ir liela nozīme. Tā kā jā, paldies. Paldies, Katrīna. Leo. Sveiki, mani sauc Leo. Es esmu LBTU pirmā kursa students. Tāpat esmu kandidāts no Latvijas pirmā vietā. Un tāpat arī strādāju vecā kompānijā. Īstenībā no maniem hobiji visu savu dzīvi saistīju ar sportu. Var pateikt kaut kādu vienīgo, ar vairākiem. Un tādēļ, ka man nav tik daudz tagad laika, jo vajag to visu saņemties un visu uztaisīt. Es vairāk sēžu mājās un tagad lasu grāmatas. Forši. Tām pievēršu laiku, jā. Kas ir pēdējā grāmata, ko tu šobrīd lasi? Par to es varu pastāstīt, jā. Okay. Es lasīju ne tik sen psiholoģiju, Kurpātovs, viņam ir vairākas tur interesantas grāmatas, Sarkanā tablete. Tāpat es vēl esmu lasījis, ne tik sen pabeidzu Gamēru, Iliādu. Tagad sasu Suņdzī. Suņdzī lasu, jā. Forši. Paldies, Leo. Labi, jūs jau pieskārāties kaut kur tajā savā arī iepazīšanās stāstā par to, ka jūs līdzdarbojaties. Vai tas ir partijā, vai tas ir jauniešu centrā, vai tas ir kādās citās vietās, kur jaunieši var darboties, izmantot savu brīvo laiku, gan sabiedrības labā. Bet, ja jums būtu jādefinē, jādod definīciju, jo katram mums ir šeit savu definīciju, kā jūs definējat, kas ir līdzdalība? Kas tas īsti ir? Jā, Jūlija, droši tu var sākt. Es atkal pirmā. Jā. Man paveicās. Manā skatījumā līdzdalība tieši par jauniešiem, tas ir vienkārši jebkādā veidā jauniešu iesaista. Kad jaunietis brīvprātīgi nāk, piedalās, nav obligāti tur organizēt kaut ko, jau viss ir organizēts un pasākumi, tu vari vienkārši atnākt un būt kā dalībnieks. Un arī visādi brīvprātīgie darbi. Man liekas, galvenais, lai ir vēlme un spēks un vispārējais, tas parādīsies pa ceļam. Super, paldies, Jūlija. Jā, manā skatījumā līdzdalība noteikti tad, kad jauniešu viedoklis tiek ņemts vērā. Protams, ir skaidrs, mēs varam iet, mēs varam darīties, bet, ja nekas nemainās, ja mēs neko reāli izdarām, jēgas jau tā nav. Jā. Arī mēs Latvijas attīstībā, mums ir jaunas nodaļa, viņi ir aktīvi visā Latvijā, jā, mēs tiešām uz to strādājam, lai mūsu jaunieši tiktu visādiem pasākumiem, piemēram, šeit arī atsūtīts, jā. Lai būtu tās iespējas, un tas bija svarīgais, kāpēc jaunieši iesaistās politikā, iesaistījās partijās, jo tur reāli var tikt tiem cilvēkiem klāt, var tikt saviem deputātiem klāt, tur viņiem var parunāt, kā tu nevar, piemēram, ja tu neesi partijā, jā, un tos lēmumus var reāli ietekmēt. Piemēram, nezinu, tev tur, teiksim, kaut kāds parciņš pie mājas nav sakārtots, ka, piemēram, pašvaldībai pieļauj, tu var aiziet pie tā savas deputāta, pateikt, klausies, man te ir tāda un tāda lieta, un reāli viss var mainīties, un pat tas ir ļoti svarīgi. Tad šeit vairāk par to, ka tur ietekmē lēmumus, šeit bija vairāk par to, ka tur iesaistīties ar savu iesaisti, ietekmēt. Artur, ko tu saki, kāds tavs viedoklis? Es domāju, ka es runāšu tā mazliet ārpus politikas, jo līdzdalība arī jūs visi šobrīd līdzdarbojaties jūs šajā pasākumā. Protams, ja mēs skatāmies no politikas, tad tad ir, kā jūs minējāt, kad jūs varat iesaistīties partijās un tā, bet es domāju, ka jauniešiem ir svarīgi arī līdzdarboties, kā jūs līdzdarbojaties, paši attīstīt sevi caur šiem paneļu diskusijām, uzzināt kaut ko jaunu un ļauties tam, ko piedāvā jums novads un kādus pasākumus jums organizē. Jo tā ir ļoti lieliski iespēja, kur iegūt gan jaunas draugus, gan jaunas zināšanas.
Gan arī pašiem iesaisties organizēšanā, vai ne? Jo Jā, arī tev pazīstot, es zinu, ka gan Elejā kaut kādas pasākumas tu ļoti daudz ņēmi dalību tieši centrā. Un, man liekas, tas ir tas, ja novads ar ko organizēt, tu, piemēram, ej un darbojies vai iesaisties. Un tā. Ok, Katrīna. Jā, es arī domāju, ka līdzdalība ir ļoti daudz un dažādas formas. Tas ir varbūt pat kaut kas tik niecīgs, kā aizsūtīt vēstuli, uzaicināt draugus uz vispār uz kaut kādu pasākumu. Tā jau ir līdzdalība. Un, manuprāt, līdzdalība ir vienkārši tā kā mēs strādājam kopīgu mērķu labā un daram kaut ko aktīvi iesaistamies, lai veicinātu sev labāku vidi un nākotni. Es pateikšu īsi. Man liekas, ka līdzdalība tā ir iespēja parādīt sevi un kaut ko mainīt vispār. Un, ja runāt par politiku, kaut ko mainīt valstī, domāju. Bet es domāju, tas viss mērķis, man liekas, ap līdzdalību ir būt klātesošam un ietekmēt, vai ne? Kaut kādu jebko, vai skolu, vai draugu pulciņu, vai pagastu, vai pilsētu ciemu, novadu, valsti kaut kādā ziņā. Man liekas, tieši tā, man liekas, ja jaunieši tas viedoklis savalkoties kopā, tad ir tas jauniešu viedoklis, kas būtu svarīgs, ka viņus atzird, ka viņš tiek aiznests no tā jauniešu pagastā līdz tiešām pagastu pārvaldē, no pagastu pārvaldes līdz novadam, no novada līdz Latvijai, un ka tas tiek ņemts vērā un atdzirdēts. Un cik tas ir iespējams, protams, un cik iespējams arī ietekmēt ar tiem finanšu līdzekļiem, cik pašvaldībai ir. Un tā. Bet labi, turpināsim tālāk. Jūs pieskārāties līdzdalībai un mazliet arī jau pieskārāties tam formām, bet kā jūs varbūt sāksim no otra gala par tām līdzdalības formām? Kas varētu būt tie veidi, kā cilvēki var līdzdarboties? Kas ir tās formas Latvijā? Varbūt novadā to es dzirdējis, vai arī es pats piedalījies, vai Latvijā? Kas ir tie veidi, kā jaunieši var līdzdarboties? Man liekas, ka novadā ir liela iespēja. Tagad ar mūsu laikiem sanāca tāda liela iespēja, jo tagad ir digitalizācija arī. Un caur viņu var parādīt kādas vietas, kuras ir problēmas. Un tāpat ir arī vietas, varbūt skolas pārvaldē. Starp studentiem tā ir vieta, kur var kaut ko samainīt skolā. Un, ja paskatīties uz LS skolu, tu var arī redzēt, kā viņi tur ar to cīnās kā vecāki. Jā, tāpat arī studenti, kur cīnās par to. Un, ja runāt, var arī ir dome studentu, kur ir nedaudz vairāk par gadu. Un viņiem sanāca, ir lietas, piemēram, viena no lietām tā ir, ka viņi autobusu sargu samainīja priekš studentiem gadu atpakaļ. Jā. Super. Jā. Tas ir labs piemērs, jā. Jā, es domāju, ka noteikti viena no tām līdzdalības formām varētu būt skolēnu pašpārvaldē piedalīties, jo es zinu, ka daudziem šeit varbūt pat nav vēl 18 un daudz no jums ir skolā. Tā kā, ja jūs esat gatavi iesaisties līdzdalībā un veicināt to, tad noteikti vieta, kur sākt ir skolēnu pašpārvalde, kā arī ir Jelgavas novada jauniešu dome, kur var droši iet iesaistīties un veicināt Jelgavas novada jaunatnes labklājību. Un kopumā ir diezgan daudz līdzdalības veidi, var arī veidot pats savus pasākumus, rakstīt projektus. Ir ļoti daudz Eiropas Savienības iespējas, kur paši jūs varat izveidot savu projektu un dabūt finansējumu, tāpat kā šeit, kā mēs esam šodien. Un vienkārši arī nākt uz pasākumiem, iesaistīties citu jauniešu veidotajos pasākumos, tā arī ir ļoti svarīga līdzdalības forma. Artur, es saprotu, 2 mikrofoni grūti sadalīt, bet droši. Es varētu pastāstīt vairāk no savas pieredzes. Pats pabeidzu LS vidusskolu, pats biju pašpārvaldē, 12. klasē biju prezidents. Un tā ir, pašpārvalde ir ļoti, ļoti labs rīks, ka tu ej skolā, ej vidusskolā. Jo es no savas pieredzes varu pateikt, ka ietekmēt var ļoti daudz, jo skolā mums ir direktors vietniece izglītības jautājumos. Cilvēks ieklausās un viņš arī atbalsta tavas idejas. Jelgavas novada jauniešu doma, jā, pagājušajā gadā biju arī tur. Tas būs nākamais jautājums. Tu neaizteicies par kārtību. Labi. Jā, tas arī ir veids, kā iesaistīties. Ja mēs runājam valstiskā līmenī, tad ir jauniešu saime. Tur es arī jums ieteiktu piedalīties, uzrakstiet projektu, savāciet balsis savā pagastā vai visā novadā, un tā būs ļoti laba pieredze. Jā, manuprāt, visas lietas, kuras pateic, mums ir ļoti labas un pareizas, bet es tomēr lielāku uzsvaru gribētu tiekt iesaistīšanos tieši ar pašām partijām. Jā.
Tomēr, piemēram, arī no paša no Latvijas attīstībai, ja, mēs jauniešu nodaļām, protams, partijā uzņemam tikai no 18 gadiem, bet jauniešu nodaļā mums aktīvi iesaistās jau no 16 gadu vecuma. Ja. Mēs organizējam visādus pasākumus, kur visi brīvi var arī agrākos vecumos var apmeklēt. Ja. Un arī mūsu Latvijas attīstībā arī vienmēr ļoti aktīvi iestājāmies par to samazināt vēlēšanu vecumu pašvaldībā līdz 16 gadiem. Kāpēc? Jo mūsuprāt, lai būtu tiešām tā apziņa, ka jāiet vēlēt, kad kaut ko var ietekmēt, tas ir jādara agrākā vecumā. Un šādā veidā samazinot to vēlēšanu vecumu līdz 16 gadiem, jaunieši vairāk reāli iesaistīsies un tas aizies un ies kā tāds jau ieradums, ka tev ir jāiet vēlēt, ka tev ir jāsako līdzi, kas tur notiek. Ja? Un runājot par to pašu līdzdalību kopumā, esot tomēr partijā, nav jādomā, kā es jau no sākuma sevi jāpierāda un tad tu var iestāties partijā. Partijā un politikā, jebkurā citā nozarē, tev jāsāk no mazumiņa. Ja? Tev jāsāk, tev jāaug, būs pieredzes labāks, sliktāks, ja? Bet tā ir pieredze, kas tev palīdzēs pašam augt, tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā tiešām aicinu visus pasākumus apmeklēt, sekot līdzi un arī iestāties. Kaut vai aizjām iestājamies jauniešu nodaļā partijā, negribam, ja? Iesaistamies. Paldies tev. Man liekas, viena laba lieta, ko pacēla par to 16-gadīgu vecu jauniešu iesaist vēlēšanas. Man liekas, ka šogad ir pirmais gads, kad tiek organizētas signāla vēlēšanas, vai ne? Gan skolās un ir iespēja pamēģināt. Bet labprāt dzirdētu tavu viedokli par to, par formām vai veidiem, kas ir, kā var līdzdarboties. Jā, man liekas, ka visu iespējamo jau nosauca mūsu dalībnieki, bet es nebija nekur pieminēts Erasmus Plus projekts. Un man liekas, es nezinu, kā tieši tagad viss notiek skolas līmenī, bet, piemēram, universitātes līmenī tiek, reāla iespēja tiek dota studentiem, jauniešiem aizbraukt uz valsti, uz kuru tu gribi pastudēt. Tev maksā naudu, tev pat pašam nav neko jāmaksā. Ir iespēja, bet nav iesaistas, diemžēl. Un es nezinu, varbūt tas ir saistīts ar to, ka, visticamāk tas ir saistīts ar to, ka ir bail, un varbūt, varētu vēl papildus kaut ko uztaisīt, kaut kādu mentālo atbalstu, nevis tā, ka vienkārši tas jaunietis aizbrauc un tur viens pats, un viņam ir bail un grūti, jā, bet tā, jā, skolas pašpārvaldes, jauniešu domas centri, tas ir ļoti forši jau. Un tu šodien man piekritīsiet, ka tas arī atkal savalkot kopā, man liekas, tās formas ir tik dažādas, bet man liekas tā foršā lieta, ka tad, kad tu iesaisties, tas pirmkārt, man liekas, tevi maina kaut kādā ziņā, vai ne? Primāri tu pats ieraugi pasauli plašāku, jo par tiem pašiem Erasmus Plus, ko tu pat minēji, tā pieredzes apmaiņa, tas, ko es dzirdu, tie jaunieši, kas aizbrauc un uzdrīkstās, viņi atbrauc mājā citu skatījumu. Viņi saka, hei, bet īstenībā Latvijā nav tik slikti. Tā, īstenībā, man liekas, tā ir, vai tu saproti, ka tur ir itīgi forši, un mēs esam to pieredzi pārnesa Latviju, vai tur aizbrauc un saprast, cik Latvijā īstenībā labi. Tā, cik Latvijai var brīvi līdzdarboties, vai tavs viedoklis tiek ņemts vērā, vai kad šīs lietas tiek tā kā parādīts, man liekas, un man liekas, ka tas ieguvējs līdzdalībā beigās ir lielākais. Tu pats, varbūt tu gribi izmainīt visu pasauli, bet beigās tā līdzdalība izmaina tevi vai padara tevi labāk par labāku cilvēku un sabiedrībai. Labi, ko virzīsimies tālāk, un tagad aiziesim vairāk tādu pilsoniskos līdzdalības bloku. Un es gribu parunāt par tādu skolēnu pašpārvaldu un jauniešu domu. Kāda bijusi jūsu pieredze, vai jūs esat darbojušies skolēnu pašpārvaldē vai jauniešu domē, vai kāda līdzīga organizācijā, tā varbūt arī politiska partija, ko mēs arī dzirdējām. Kāda ir tā jūsu pieredze būt kādā šādā lēmēji, var teikt, tādam jauniešu līdzdalības platformā, daļa no tās un kaut ko ietekmēt? Vai ir izdevies, vai esat bijuši, vai tas kaut ko ietekmēja? Tā sākšu ar to, ka es vienmēr biju dalībnieks, es nekad nebiju organizators, varbūt man nebija kādas drosmes, un arī bija bail, jā. Bet, diemžēl, bija tā, ka, kad es biju 11. klasē, sākas Covid, un tad visi labi atcerās visus ierobežojumus, un tad reāli nebija iespējas, neviens negribēja ne slimot, ne tur, tā bija, jā, un tad Covid dēļ, visu to ierobežojumu dēļ parādās kaut kāda nevis apātija vai kaut kas tāds, un tad, es varētu pateikt, ka kādu gadu atpakaļ es sāku atgriezties atpakaļ savā normālajā dzīves ritmā, un jā, bet parasti, jā, vienmēr tur deju konkursi kaut kādi, tagad universitāte bija 2 projekti, es arī tur piedalījos kā dalībnieks, pat tur bija saņemtas naudas balvas. Jā, vajag vienkārši vairāk iesaisties, un pēc tam jau, ja tev patīks, ja tu gribēsi iet tālāk, tad you are welcome.
Tieši tā, kaut vai sāk kā dalībniekam, tad jau tālāk tā inerts tev ievilks. Okay. Nu jā, man pašam tā pieredze arī esmu skolēnu pašpaldē darbojies jau kopš 1. klases. Man arī bija tā iespēja redzēt, kā tā koncepts vispār par to, kas ir skolēnu pašpārvalde mainījās. Pašā sākumā būtībā tas, ja tu biji pašvaldē, tu biji tas cilvēks, ka būtībā kaut kāda skolotāja vai kas par to bija atbildīgs nodeva informāciju, ko tev klases biekšā bija jāpasaka pārējiem. Tā ir tā visa pašpārvalde bija. Ja? Protams, pēc tam tā domāšana atsimdzot mainījās un tas jau pārgāja kaut ko pašiem domāt, kaut ko organizēt, kaut ko lemt. Ja? Protams, arī, kā saka, vecākas klases tas ir bišķi savādāk. Ja? Man pat tas virziens ir ļoti pareizs, ja? Tas būtu arī jāturpina. Pēc tam arī veiksmīgi arī kandidēja jauniešu saimā un tiku, diemžēl, tas arī bija šis pats nelaimīgais Covid gads, līdz ar to mums nesanāca klātienē sanāk, tas notika attālināks, protams, tā pieredze nav tas, jā, nav tas, klātieni tomēr ir klātieni, attālināt ir attālināt, jā. Bet, manuprāt, šīs tiešām ļoti tādas labas lietas, kur tu vari saprast, īpaši tā jauniešu saima un tagad pašpārvalde, kā tā ir mūsdienās, tāda mūsdienīga skolēna pašpārvalde, ko var redzēt, vai tu dec par to politiku, vai tu kaut ko gribētu tur darīt, jā. Un tas ir ļoti viens no tām, kas man pamudināja arī iesaistīties, jo pēc tās jauniešu saimas tur aizgāju uz vienu, jau manas partijas pasākums, apzinos ar cilvēkiem, kas pēc tam arī palīdzēja iestāties un saprast, kas tad ir priekš manis. Jā, es jau iepriekš pastāstīju par skolēnu pašpārvaldi, cik tas ir tiešām labs veids, kur līdzdarboties un kad tevi tur uzklausīs. Jauniešu saima, jā, es arī piedalījos, es tiku klātienē, man bija tas gods piedalīties klātienē. Izglītības darba grupā tajā gadā lēmām tieši par pieejamu izglītību un par skolām, kas šobrīd ir aktuāls jautājums Jelgavas novadā. Un Jelgavas novada jauniešu dome. Mēs bijām 34 sākumā un nofinišējām ar 12 laikam. Jā, tas bija grūts gads, daudz gāja. Pirmais gads. Pirmais gads un grūtais gads, bet no tā pasākuma es arī ņēmu ļoti daudz pieredzi arī tajā novada darbā, kā novada doma strādā, jo mēs tomēr bijām tajās pašās telpās, un tev jau tā sajūta ir, kad tu sēdi pie tā galda. Tas pats arī jauniešu saimā. Tu vari sajust, kā tas ir, un varbūt tev tas galīgi nepatīk, un tad tu sapratīsi, ka tev tas nepatīk. Bet, jā, ja negribas uz to politikas pusi, tad jā, skolas līdzpārvaldes, kur var darboties jauniešu centri, kur tu vari darboties vienkārši savam pagastam, savam novadam un apkārtējiem cilvēkiem. Super. Jā, man liekas, man ir diezgan liela pieredze šajā jautājumā, tāpēc man būtu ļoti daudz ko stāstīt. Bet tā īsumā es skolēnu pašpārvaldē pati esmu darbojusies jau vairāk nekā 2 gadus. Es esmu kā vietnieks, tur Baiba ir kā mans prezidents. Un viens no spilgtākajiem piemēriem vispār skolēnu pašpārvalde var veicināt ļoti daudz ietekmēt arī skolas mikroklimatu. Tā kā, man liekas, ar visiem pasākumiem, ko mēs norganizējām, vispār jauniešiem ļoti patika, visi skolēni iesaistījās. Pat mazākās klases, kas bija kaut kādi 1. līdz 4. klasi, viņiem ļoti patika visi pasākumi. Arī mēs pagājušajā gadā iesaistījāmies Jelgavas novada jauniešu iniciatīvu konkursā, kur arī mēs ieguvām šo te finansējumu 300 eiro un izveidojām skolēnu domas apmācības Augām kopā, kas arī mēs piesaistījām sev mentoru, Lauma Gulbi, varbūt kāds ir dzirdējis par viņu, un jā, izveidojām superīgas apmācības visiem jauniem domas dalībniekiem. Kopumā bija ļoti foršs pasākums. Man ir arī pieredze, šogad pirmo reizi darbojos Jelgavas novada jauniešu domē, un varbūt mums iet mazliet labāk nekā 1. gadā, bet arī, protams, ir ļoti daudz idejas, ļoti daudz iesaistes. Protams, varētu noteikti vēl vairāk jauniešu pievienoties, tā kā jau jums ir interese, mēs jūs gaidām, bet jā, tā arī ir viena no foršākām līdzdalības veidiem, ka tu vari iet un iesaistīties un arī, tā kā jau Arturs minēja, vienkārši tur sēdēt un būt tajā Jelgavas novada domas ēkā, tu saproti, ka tev tomēr ir iespēja kaut kā izmainīt to, kā viss notiek tavā novadā un kad arī tava balss un tavs viedoklis ir svarīgs, tā kā, jā, diezgan jauki. Man īsti nav tik liela pieredze,
Bet tu tikko par studentu stāstīji, man liekas, domu vai par studentu pašpārvaldi Es par viņu augstskolā. klausījos, es to visu skatos. Vienkārši. Tu esi bijis līdzās, kaut kur Jā, redzējis to es to darbību. skatījos. Jā, es vienkārši nebiju tajā vietās tajās. Un es, man liekas, tas ir kā arī plus, tā arī mīnus. Diezgan liels mīnus ir tam, ka vispār man gandrīz nav pieredze tas tik liels, bet plus varbūt kaut ko jauno pienes. Kaut kādu jaunu redzējumu, Jā. varbūt tieši tā, kaut kādu Jā. pārnest un tā. Bet labi, sākšu varbūt ar tevi nākamo jautājumu. Bet kādu skatoties uz skolām pašpārvaldēm jauniešu domu no malas, vai tu redzi, ka viņš vispār var kaut ko ietekmēt? Domājot par to, tu vari minēt to autobusu piemēru, tad Jā. ir labs. Tā. Vai tu redzi vēl kaut kāds tāds piemērs, ka tam ir ietekme? Jo visbiežāk jaunieši, tas, ko es dzirdu, saka, kāda jēga tur būt, es neko nemāju. Viņi tur tie paši cilvēki katru gadu satiekās, baigi nekas skolā nav mainījies. Ēdiens ir tāds pats, siena krāsa tāda pati. Viņi jau tikai pasākumus organizē, tas nākamais. Skolām pašpārvalde tikai organizē pasākumus, viņi neko citu nedara. Bet par to ietekmi, kā tu teikt, vai skolām pašpārvaldē, jauniešu domēm, šādām organizācijām vai jauniešu politisku partijām, vai ir ietekme, vai tas kaut ko ietekmē? Īsti ir ietekme, es jau kā piemēru, jā, viņi ir. Un ar katru gadu viņi ir visvairāk un vairāk. Pat parunāt, atnāca jaunā Jelgavas nodoma, un tas ir liels plus, kurš palīdz. Un tulīt. Labi, droši padomā. Jā. Kas... Pārzaudēju vārdus, jā. Varbūt es bišķiņ padomāju. Var padomāt, droši mēs atgriezīsimies pie tevis. Katrīna, tev ir liela pieredze. Tu esi, kā minēji, ir prezidents, jauniešu domē darbojies. Kā ir to ietekmi? Vai tas nav vēl izmests zemē laiks, vai tam ir arī ietekmes šī? Man liekas, tas noteikti nav vēl izšķies laiks. Ir atkarīgs arī no tā, ko mēs kā skolēnu doma vēlamies ietekmēt. Mēs paši mūsu skolā esam tāds kā tilts starp skolas vadību un skolas jauniešiem, jo mēs zinām, ka varbūt daudziem ir bail aiziet pie direktors un tur teikt, nezinu, tur kaut kas nav labi tajā klasē, es tā kā gribu, lai šo salabo. Bet mēs fokusējamies uz to, ka mēs ceram, ka jaunieši nāks pie mums un runās, kad, piemēram, ir kaut kas viņiem nepatīk vai kaut kas, ko viņi vēlas uzlabot. Nesen mēs arī vācām parakstus par to, lai skolas ārtelpām vispār ir šī zaļā klase. Mēs viņu tā saucam par zaļo klasi, kas ir vienkārši, kad skolēniem ir iespēja iet ārā un mācīties ārā. Varbūt tās ir, dabas zinības vai kaut kādi citi priekšmeti, kurus var mācīties brīvā dabā, un šī vides maiņa arī veicina varbūt to skolēnu attīstību kaut kādā veidā. Tā kā es domāju, arī tagad Jelgavas novada jauniešu domē, kad mēs varam diezgan daudz ietekmēt, kad nav tā, ka mēs tur vienkārši sēžam un kur forši pasākumu jauniešiem, bet ka tiešām ir tā lielā ietekme un kad jauniešiem ir jāzina, ka jūs varat nākt pie mums un prasīt mums tā kā, vai ieteikt kaut ko, kaut kas, kas jūs aizvaino vai kaut kas, kas jums nepatīk vai neapmierina. Jo varbūt daudz citi jaunieši arī domā tāpat, vienkārši visiem ir bail izteikties, un tas, ka jūs nākat un runājat, pierāda vien to, ka tā nav tikai jūsu problēma, ka daudz varbūt domā līdzīgi, un tādā veidā mēs kopā arī vienkārši varam ietekmēt. Viens zāles jautājums, ko es reiz ar tev pajautāt, jaunieši prasa, vai pievienoties jauniešu domē? Ko tu atbildētu? Jā, noteikti vajag. Nevajag baidīties, vajag saņemt drosmi, nākt. Varbūt arī, ja jūs nesat pārāk ekstraverts cilvēks vai jums liekas, ka, ko es tur darīšu, manas idejas liekas, tā nav. Varbūt tieši jūsu ideja ir tā, kas izmainīs to, kā mēs vispār virzamies, kā mēs strādājam un kādas ir mūsu tās aktivitātes un darbības. Tā kā, jā, ir jēga. Super, paldies. Artur. Mēs skatāmies no tāda viedokļa, kā Valters teica, jā, piemēram, ietekmēt, jā, bet, piemēram, skolēnu līdzpārvalde. Visi domā organizē tikai pasākumus, bet pasākumi tomēr arī tā ir pievienotā vērtība, un neformālā izglītība arī ir izglītība. Ne jau mēs taisam pasākumus, tāpēc, ka kāds mums lika taisīt pasākumus. Tomēr pasākumi ir domāti tam, lai jaunietis no tā paņemtu arī kaut ko sev. Bet, protams, Jelgavas novadā ir iespējas vairāk nekā tikai pasākumiem. Tas pašas skolas, kā jau minēja, dažreiz ir tas, ka jaunieši
viņi kautrējās, viņi neatnāks pastāstīt tos savu problēmu. Bet es domāju, ka jā. Kad ir ietekme, ka tam ir jēga un tam ir nozīmīgums. Un ir jēga arī pievienoties Jelgavas novada jauniešu domai. Un tā mēs kopā attīstīsim to Jelgavas novadu un jauniešiem padarīsim draudzīgāku un labāku. Un kā mēs savādāk atrisināsim savas problēmas, ja ne tā? Tieši tā, čīkstot mājās vecākiem, tas nevienmēr palīdz, jā. Nu, ja atbildot uz abiem jautājumiem, vai ir jēga un ietekme, jā un jā, absolūti. Nu, es domāju par to, kāpēc mēs daudz runājām par to, ka daudz jauniešu saka, ka tāpat tikai tos pasākumus organizē, pats vienkārši šis vēsturiski iegājies. Ja? Jo tiešām pastāst 5-10 gadus atpakaļ, protams, kaut kāda ietekme bija, bet krietni mazāk kā šobrīd. Ja? Bet jāsaprot, visas lietas mainās, ja? Mēs nestagnējam, mēs attīstamies. Ja? Ar katru gadu tā ietekme palielinās, viss ir pareizajā virzienā. Tā kā tiešām šobrīd ir unikāla iespēja tiešām liktos, spērt tos pirmos soļus, būt tiem celmlaužiem, kas tad jaunieši ir celmlauži. Ja? Un radīt to ietekmi pašiem. Jo, es jums varu garantēt, ja jūs iesaistīties, jūs pārdiski, ka jūs varat uzņemties iniciatīvu, ka jūs varat kaut ko novest līdz galam, jums dos to iespēju kaut ko reāli mainīt. Tas tā vienkārši ir, cilvēki to pamana un cilvēki to novērtē. Arī skolas vadība, arī pašvaldība un doma. Visi visu redz. Piekrīt. Tā ir, ja tu esi aktīvis, tad tas tev vēl kakali iekšā, ko vadiņēt, Jā, es uzskatu, ka, protams, ir ietekme. Ja nebūtu ietekme, tad netiktu pat atbalstīt nekādi jauniešu pasākumi un centri un kaut kādas iniciatīvas. Bet, jā, un arī, kas ir ļoti pamanāms, ka tagad un arī salīdzinoši nesen tieši, vai var tā teikt, pieaugušiem cilvēkiem parādījies interese par jauniešu viedokli. Un vai viņi kaut kādā veidā grib attīstīties. Un tad attiecīgi parādījies visi šie jaunieši, kuri grib. Un tad pamazam, kā var redzēt, paliek tas daudzums lielāks. Un tad daudzums lielāks ietekmē arī lielāka. Tāpēc vajag droši iesaistīties, baidīties nevajag. Es arī tagad sēžu un baidos, bet es iesaistos. Un, jā. Tāpēc iesaku katram pamēģināt, patiks, nepatiks. Ja patiks, tad... Lieliski iespēja kaut ko mainīt un ietekmēt, un varbūt tieši tā tava ideja vai doma aizies tālāk, jo droši vien jūs man piekritīsiet, ka ne jau visas idejas ir realizējušās, ko jūs gājāt un stāstījāt un gribējāt mainīt. Visbiežāk sadurās ar finansējumu, jo padomājiet, ja tiktu realizēts viss, ko mēs iedomājamies, es domāju, tad pašvaldībai pirmkārt resursi pietrūkt, varbūt beigās tas, ko kāds grib, man tas varbūt kaitē īstenībā, kad īstenībā ir pat labi cerēt tas filtrs, kas nofiltrē kaut kādas lietas, bet tajā pašā laikā ir labi, ka tu vari iet līdzās un to ideju iznest, un kad kādas idejas kopā, man liekas, ja vēl sanāk kopā un tu ideju var pārliecināt citus grupu, tad man liekas vēl vieglāk tu ideju nest un izmainīt kaut kādā ziņā, man piektīsiet. Man liekas, tāpēc ir svarīga tā platforma. Labi, virzīsimies tālāk pie politiskās līdzdalības. Kā jau jūs tev vēl gribēja papildināt pierušajā jautājumu, vai vienkārši... Okay, viss pateicis. Okay, vienkārši virzīsimies priekš par politisko līdzdalību. Kāpēc jūs šovakar arī kaut ziņā esat šeit, un tā bija jūsu motivācija, būt šeit arī pastāstīt par to savu ceļu. Un tāpēc tas pirmais jautājums ir... kas jūs pamudināja kandidātu vēlēšanās? Kas bija tas, vai tas bija grūts lēmums? Jo es vairums dzirdu, vēlēšanās kandidātu partijā, tā kā visi uz mani skatīsies, ko viņi par mani padomās. Kāpēc jūs izvēlēties iet šo grūto ceļu? Droši var Julija tur sākt. Jā, gribu vēlreiz atgādināt, ka es neesmu kandidāts. Jā. Es atvainojos, piedod. Pievēršu uzmanību. Jā, bet kaut kādā partijā, tad no tavā gadījumā, kāpēc partijā iesaistīties? Jā, es teikšu tā, agrāk man arī bija tāds, politika, tas nav priekš manis. Tad tā sanāca, ka mana drauga mamma tieši kandidē, un es tā kā vairāk sāku, papildus kaut kādu informāciju saņemt, un man ir tāds, varbūt nav viss tik slikti, kā man iepriekš likās. Un tagad es pagaidām skatos, iegūstu kaut kādas zināšanas, tad pēc tam varbūt pat 4 gadiem,
ar jau iegūtajām zināšanām es varu būt, jā, bet es neesmu pārliecināta. Man ir bail pagaidām kaut ko tādu teikt. Un, bet tu esi pirmo soli spērus vismaz tādā iestājusies partijā, palīdzēt, organizēt, darīt lietas. Jā, jo, piemēram, kad man piedāvāja tādu iespēju piedalīties šajā pasākumā, man bija uzreiz tāds, ak, vai nē, ko es teikšu, es nemāku uzstāties priekšā, ko es teikšu. Un jā, pēc tam es tā kā pārvarēju sevi un pateicu sev, vajag iziet vienu reizi no savas komforta zonas, lai kaut kādā veidā attīstīties un varbūt kaut kādā nākotnē tas būs labs ieguldījums. Super. Paldies tev par drosmi. Būt šeit. Jā. Varbūt sākšu ar to, kāpēc es iestājos šajā partijā. Jā? Ir tā, kā jau minēju, politikā, tas jau man ģimenē, kā saka, vienmēr tas bija svarīgi, vienmēr tas bija aktuāli, jā. Par to, kāpēc tieši šajā partijā, jāsaka, tā ir pašas partijas vaina, ka es tajā iestājos. Jo mums ir tā, ka mums tiešām partija ir ļoti tāda, tā ir klasiski liberāla partija, ko tas nozīmē, ka gan partijas vadītāji, gan līderi, viņi runā ar jauniešiem. Jā. Visi ir būtībā vienā līmenī, nav tā, ka tur partijas vadītājs vai tur valdes loceklis, tas ir kaut kur tur, tur jaunieši tur kaut kur tur apakšā. Jā. Tā nav. Runā par lietām, uzklausa tevi, ja tev ir kaut kas tiešām labs, ko var realizēt arī, kas saka, virz uz priekšu un realizē. Jā. Pat man kā jaunatiem, kas man ir svarīgi, man svarīga brīvība, jā, lai es varu brīvi izteikties, lai man ņemtu vērā, jā, lai, kā saka, live and let live. Jā, saka, ļaut dzīvot. Precīzi, ļaut dzīvot mierīgi, jā, bez kādiem ierobežojumiem, jā, tāpēc izvēles partijas attīstībai. Par kandidēšanu, godīgi sakot, partijā es jau pats esmu vairāk gadu kā biedrs, jā, šobrīd esmu partijas jauniešu valdes loceklis, aktīvi arī rekrutēju citus jaunus biedrus. Un, mums bija saraksts. Jā, saraksts bija jāizpilda, un partijai bija viens ļoti svarīgs uzstādījums, ka jābūt jauniešiem. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka mums kā partija jādomā tikai par to, ko mēs darām šajās vēlēšanas, bet arī ilgtermiņā. Un skaidrs, ka mēs liksim tikai tos kandidātus, par viņiem tur ielikt balsis, par viņiem būs, tur točna būs, jā. Ko tad mēs darīsim pēc 10 gadiem? Jā. Tas viss beigsies, jo jaunieši jau nebūs. Jā. Kāpēc Latvijā šeit liela problēma, jā, ka mēs kopumā politikā domājam tikai par šodienu. Jā. Mēs bieži vien aizmirstam, ka šodien ir svarīgi, krīzes ir jārisina, vajag uzlabojums uzreiz un tulīt, jā, bet tomēr jāpadomā, ko darīs pēc 5-10 gadiem. Reciet, man tas laiks ir ļoti ātri paiet. Man šeit to zina katrs. Kāpēc tu? Artur, jā, kāpēc tu? Man atkal būs tāds savādāks stāsts, jo es kandidēju no Zaļo un Zemnieku savienības, bet partijā es neesmu biedrs. Un, man, teiksim tā, tas mērķis nav būt partijā un tagad būt saistītam ar kādu. Man piedāvāja, man uzaicināja kandidēt vēlēšanās. Es piekritu, jo no manas pieredzes Jelgavas novada jauniešu doma mums bija ļoti grandios pasākums kafija ar politiķiem. Domē ir 19 deputāti. Cik ieradās pasākumu, kā jums liekas? Svai. Veseli 2. Un tad mēs visa doma runājam ar 2 deputātiem. Un es sapratu, cik ļoti šī brīža domai tie jaunieši rūp. Un tā kā mans mērķis nav tā partija, mans mērķis ir tomēr, cerams, ka es tikšu un sniegt to reālo pienesumu Jelgavas novadam un Jelgavas novada jauniešiem. Lai nav tā, ka es esmu partijā, es tiku domē un es 4 gadi sēžu klusu un balsoju un daru minimālo, ko man vajag izdarīt. Bet tomēr, ja tu tiec ievēlēts, tad tu atdod visu sevi un tad tomēr ir mērķis, kāpēc tu tur esi. Man bija līdzīgi, mani uzrunāja iestāties partijā. Es pati par to nebiju iedomājusies līdz tam. Un tā, kad es apsvēru šo iespēju, es sapratu, ka jā, man tomēr ir interese uzzināt varbūt par to vairāk, kā Jelgavas novads vispār darbojas, kas tur ir iekļauts, par ko viņi runā, tie deputāti un kāds vispār notiek. Un es arī sapratu to, ka mums arī bija līdzīgs pasākums nesen, pirms mēneša. Viņu sauc Domā un ietekmē. Šoreiz mums ieradās vairāk kā 2 politiķi, kas bija iepriecinoši noteikti, bet tomēr ne visi, kas varēja. Un mēs sapratām, ka varbūt ir tas, ka, kā saka, jānomaina tos vecos ar jaunajiem. Jo kamēr mums ir šī iespēja mācīties no viņiem, tikmēr mēs varam iesaistīties un darīt. Jo
kaut kad jau mums būs jāpārņem viņu vietas un jālemj par Jelgavas novadu vai vispār par savu nākotni viņu vietās. Tāpēc, laikam, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es iesaistījos vispār, lai uzzinātu vairāk un lai saprastu, kā es to jauniešus varu ievilkt politikā, lai viņi nebaidās runāt un darīt. Paldies, Katrīna. Leo, kāds tavs stāsts? Kā tu nokļuvi līdz? Nu, pa īsti man piedāvāja. Man piedāvāja, un tas arī saskāras ar manīm dēļ tā, ka ir tas laiks, tie gadi, kad mani draugi, kuri mācās Jelgavā, Jelgavas novadā mācījās, un dēļ tā, ka šeit nav kaut kāda darba, kā piemēram media dizaineriem vai programmistiem un tādas dažas problēmas, viņi pārbrauc vienkārši Rīgā vai vispār citās valstīs. Un man iedeva iespēju, tas man diezgan grūti bija, jo tas ir kaut kas jauns priekš manīm. Pat arī šodien tāpat sarunāties, tas ir diezgan grūti man. Nu, jo pirmo reizi es esmu tādā situācijā un kautrējos. Un es vienīgais, ko es gribu iemācīties kaut ko palīdzēt ar kaut ko. Es varu to izdarīt. Un mūsu partijā. Nu ko, tad no tevis varētu iet atpakaļ gaitā. Kāpēc ir šī partija? Jo Latvijā, kā mēs zinām, ir daudz partiju. Jelgavas novadā kandidē 11. Tā kā, kāpēc tieši šī partija un varbūt ne citas? Vai vienkārši tas, ka nepiedāvāja citā, būtu gājis arī citā, bet vai arī tieši kaut kāds šīs partijas, kaut kāds unikalitāti, tā, kas tev piesaistīja, vai kāpēc tieši šī partija? Es kāds cilts bērns no ģimenes, kur aizņēmās ar biznesiem, ar biznesu. Mums ir ēdienu apkalpošana, un mēs barojam dažas skolas, novadā vairākas. Un partija Latvijā pirmā vietā aizstāv kaut kādas tās vietas, uzņēmējiem palīdz ar to, jo tagad ir diezgan grūti attaisīt uzņēmumu un arī jauniešiem vēl grūtāk. Un arī dēļ tā, arī vēl tie ir kandidāti, kuri ir manā partijā, kuri ir piespējuši savās biznesos uzņēmumos un vairāk dažās citās vietās. Un sanāk ļoti laba kompānija. Okay. Tāds uzņēmēja darbības aspekts, kas tev ļoti iesaistīja. Okay. Labi, paldies. Katrīna? Jā, tātad iemesls, kāpēc esmu LRA, nevis citur. Galvenokārt, jo man tur ir pazīstami cilvēki, kas arī mani uzaicināja pievienoties šai partijai. Es līdz tam nebiju arī izskatījusi citas opcijas. Es vienkārši zinu, ka šiem cilvēkiem es uzticos, un ja es nepazīstu citus, kuri mani varētu uzaicināt, tad tā laikam bija vislabākā opcija tajā brīdī. Un jā, pagaidām visi ir ļoti labi, mums ir bijuši ļoti daudz tikšanās reizes, un es saprotu, ka šie cilvēki domā līdzīgi, kā es uzskatu, un ir diezgan jauki redzēt un satikties ar tādiem cilvēkiem, kas iestājas par tām pašām vērtībām, par kurām tu iestājies, un tādēļ varbūt mūsu partijā nav tik daudz jauniešu, kā es esmu redzējis, ka citās ir, bet es domāju, tas noteikti ir viens no galvenajiem mērķiem veicināt šo jauniešu iesaisti. Jo uzreiz pēc tam, kad es iestājos, mums arī ir vairāk varbūt tāda ozolnieku pārstāvniecība, tomēr arī ļoti daudz no citiem apgabaliem. Es uzaicināju arī vienu citu jaunieti, ko es pazinu, un viņš arī piekrita, tā kā jauniešu skaits pieaug. Tas patīkam. Kad tieši tā uzticība, kaut kādā ziņā tie kontakti, tie cilvēkam tu uzticies, ka tas arī ļoti svarīgi, vai ne? Ja tu ej partijā, tev ir jābūt tas, ka tu tiem cilvēkiem uzticies noteikti. Es gatavu būt viena komandā, kaut kur Leo ar tam pieskārā tas uzņēmē darbību un cilvēkam uzticies. Artur, kāds tavs? Es varētu piekrist, kontaktiem, protams, kontakti. Tas dzīvē ir svarīgi. Bet arī sekojot līdz pēdējā laikā, cik pēdējo gadu laikā, kas notiek vispār Jelgavas novada domē. Un, šis sasaukums bija ļoti sarežģīts. Gan priekšsēdētāju maiņas, gan vispārējais. Arī vērtības, mums sakrīt vērtības. Un, man iestājoties, es redzēju, cik daudz mani uzklausīja, un ka tomēr es sapratu, ka mani ieklausās, un tāpat partijas programmā daudz jautājumu tika iekļaut, kurus es ieteicu par jauniešiem, jo tomēr es teicu, ka galvenais, par ko es iestājos, ir jaunieši, un lai jaunieši tiktu sadzirdēti. Un, man patīk tas, kāda bija atbilde tam visam, un
tāpēc es priecājos, ka esmu šajā partijā. Ņēma tev pa pilnu, nu tā, gan ņēma tev pa pilnu. Nevis tā, ka, mums vajag jauniešu, reku, mums būs jaunieši, tā, lai... Pastāv tur maliņā, jā. Pastāv malā, bet tomēr, ieklausījās, un tas man patīk. Un tās vērtības, ko tu teici, tas arī noteikti. Forši. Jā, kā jau minēja, mana partija Latvijas attīstībai. Kāpēc tieši Latvijas attīstībai? Pirmkārtām, manuprāt, tā ir ļoti racionāla partija. Jā, tādā ziņā, protams, kā bija priekšvēlēšana laiks, jā, kāda bija tas slavenais teiciens, kā politiķi var nesolīt. Jā. Visi sola visu. Tur bezmaksas sabiedriskais transports būs, jums tur varēsiet lidot, mācīties dabazinības uz Šveici, jā, un vēl visu kaut ko. Jā. Latvijas attīstībai tā nedara. Mēs tomēr, mums ir pašiem savs plāns, jā, jo, piemēram, arī, bija tās 4000 zīmu programmas, tur neko nevar ierakstīt. Jā. Varbūt liekas domrakstos, ka, veiksim, skolā rakstam, liekas, ak, Dievs, tas 4000 burti vispār liekas šausmas, jā. Bet, ka tev reāli ir ko teikt, reāli grib kaut ko aprakstīt, ko tu tagad taisies darīt nākamos 4 gados, ar to nepietiek. Tāpēc mūsu partijai arī brīvi pieejami ir arī programmas, tas garā versija. Pats to programmu arī esmu rakstījis. Tādā ziņā mūsu partija arī jaunieši, citu pusi no tiem cilvēkiem, kas rakstīja reāli šo programmu, bija jaunieši. Jā. Mums ir ļoti aktīva jauniešu nodaļa. Partijā mums ir 700 biedri. No tiem vairāk kā 100, vairāk kā 7. daļa ir jaunieši. Tā, mēs esam ļoti jauna partija, ļoti enerģiska. Un, kā jau minēja, arī šīs pašas vērtības. Jā. Brīvība tomēr, kā saka, ļaut citiem dzīvot. Jā. Un galā arī spēja iesaistīties, jo arī iepriekš punkti minēja par tā kafiju ar politiķiem, kur atnāk 2 politiķi. Ja. Mūsu partijā ir tā, partijas birojas ir brīvi pieejams visiem biedriem, tīpaši jauniešiem. Ja. Ieejam birojā, tev sēž deputāts, lūdzu iedzer kafiju ar savu deputātu, pilnīgi bez problēmām. Vienalga, viņš vada partiju, viņš vada nodaļu, tas tavs partijas biedrs, jūs esat vienlīdzīgi. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi. Par tā vienlīdzību, jā, ko tu minēji, gan ar tā iesaisti, ka tu tiec iesaistīts kaut kādā darbībā, kas arī skanēja pārējiem citiem kolēģiem. Jā, tagad runa ies par Saskaņu sociālo-demokrātisko partiju. Tā kā es jau iepriekš minēju, neesmu kandidāts, bet esmu partijas atbalstītājs. Kāpēc? Es nezinu, kā ir citiem, bet es esmu pieradusi ticēt tam, ko es redzu. Nevis to, ko es esmu izlasījusi vai kaut kas tāds. Un, piemēram, konkrēti, kas ir saistīts ar šo partiju, es redzēju tā kā reāli, kā partijas biedri, kandidāti, viņi brauc ne tikai pie jauniešiem, viņi atbalsta ne tikai ne jauniešus, bet arī seniorus. Mēģina tā kā, reāli komunicē un uzklausa viedokļus un problēmas. Protams, tu nekad nevarēsi palīdzēt katram, bet tā iesaista un tā vēlme vismaz uzklausīt, varbūt palīdzēt ar kaut kādu padomu. Man liekas, tieši tāpēc. Tas reāli notiek. Tas nav kaut kā tādā veidā. Viņi pateica, ka viņi to tā dara. Nē, es zinu, es redzēju, un tāpēc es atbalstu. Ok, labi. Kaut kur, es domāju, viens tādiem jautājumiem, kas izskan gan šeit telpā, noteikti, ko mēs gribētu zināt no jums katru vienu, kas tas varbūt lietas, ko jūs vēlaties mainīt Jelgavas novadā? Tieši jūs, tādā ziņā kā jauniešu pārstāvi, kā jauniešu balss ir, kas tās lietas, ko jūs gribētu, ietekmēt, ja jūs ievēl, vai arī jūs, no jūsu partijas kāds tiks ievēlēts, kas tas, kas mainīsies jauniešiem, vai kas paliks labāk vai citādāk, un kā mēs varam zināt, ka tas notiks arī, varbūt tā. Jā, es nevaru neko mainīt, ja mani ievēlēs, jo mani nevar ievēlēt. Jā, saka tavu partija, kā tev ir. Jā, bet tādā ziņā es varu atbalstīt un kaut kādā veidā palīdzēt ar kādu jautājumu, risināšanu, tas pats brīvprātīgais darbs. Tā kā man nav obligāti tur būt par kandidātu, par deputātu, es varu vienkārši tāpat palīdzēt no sirds. Tā kā man nevajag to statusu, neko tādu, vienkārši palīdzēt un viss. Un arī iesaku visiem pārējiem palīdzēt brīvprātīgi no sirds. Jā. Okay. Labi, tu palīdzēs, tas, ko tu gribētu ietekmēt, palīdzēt, ka tiek kāda tavu partijas biedri, lai viņi var ietekmēt kaut kādas lietas. Pareizi saprat, jā? Jā, okay. Labi?
tas, ko es pats gribētu darīt, nu noteikti, un kurus arī izdarīšu tiekot, ja? Nu, protams, noteikti padarīt ielas gaišākas. Ja? Jo man pat tas, kas jauniešiem, mums patīk iziet ārā un atsoties svaigā gaisā. Nu, dzīvojot mūsu platumgados, nu, mēs zinām, 9 mēnešus no šī gada, ja? Nu, pēc 6 pulkstens ir tumšs. Ja? Nu, tas ir vienkārši fakts, visi to zina. Ja, un ir skaidrs, ka tumsā ir īpaši tādā mazākā bariņā, nav baigi forši. Ja. Būtu kaut kāda dzīvība, vai būtu rosība tie paši uzņēmēji, lai strādātu, teiksim, tā visa dzīvība atgrieztos, ir jābūt gaismē. Ja. Un man pat, kas problēma šeit patiesībā visās pašvaldībās ir šie te vecās padomju lampas, ja viņas nespīd, viņas īsti neapgaismo, bet bieži vien nostājies zem viņas, tu knapi var redzēt, kas notiek. Ja? Un tas ir ļoti dārgi. Mēs tiešām arī, varbūt, es nezinu, esat dzirdējuši, Jelgavas notam šobrīd ir tādas problēmas, tur ar visādām naudām, ja? Tur tā situācija nav tā vieglākā, ko arī minēja Valters par to pašu projektu, ja? Ka šoreiz budžetām tam līdzekļiem bija tā pagrūtāk. Ja? Ieejot šādus modernus risinājumus, reāli modernizējot to, kas jau ir, ja? Arī reāli ietaupot naudu. Ja? Mēs varam nopietni ietaupīt naudu uz elektrību, un šo pašu naudu varam, uztaisīt 4. aizbērgu. Burvīgi ideja, ja? Tādas lietas. Es saku, visiem jābūt gaišam, atvērtam, pat jaunieši par to arī ir. Par gaišumu, par atvērtību un attīstību. Ja? Kas tad ir jaunietis? Viņš ir jauns, enerģisks un uz attīstību vērsts. Paldies, Kriš. Artūr, vārds tev. Kā jūs iepriekš minēju, arī galvenais būs tas, kad es iestājos par jauniešiem, lai novada doma un visi pārējie tomēr ieklausītos tajos jauniešos, jo es no savas pieredzes saku, jā, kad līdz labi, mēs varam aiziet uz partijas biroju un satikt savu deputātu, bet kā mēs varam satikt pārējos deputātus, jo tomēr ir partijas vairākas ievēl un kafija ar politiķi atnāk 2, mēs parunājam, viss ir ļoti skaisti, bet nav. Jo es zinu, ka jauniešiem ir ļoti daudz idejas un jaunieši daudz ko gribētu mainīt novadā, bet bieži vien mēs atduramies pret to, ka kā to reāli izdarīt. Mēs aizējam uz jauniešu centru, jā, protams, jauniešu centru vadītājs mūs uzklausa. Tad mēs ejam tālāk, tad iet pie tevis tālāk, tu eji vēl tālāk. Protams, es saprotu, ka domē arī ir normatīvi, kāds viss tiek darīts, jā, un tas nav tā, ka speciāli tiek vilkts garumā, bet es gribētu būt tas, kas reāli aizbrauc pie tiem cilvēkiem. Tas, kad labi, tagad mēs visi braucam pirms vēlēšanām pie jauniešiem, pie katra pagasta iedzīvotājiem, stāstam, ko mēs gribam, bet kāpēc tas netiek darīts tad, kad mēs jau esam ievēlēti? Tad mēs labi reizi gadā pie kāda aizbraucam, bet tomēr, es saprotu, ka darbs domē, tas ir tev vēl ir paralēli cits darbs un saspringts grafiks, bet jauniešiem arī ir saspringts grafiks. Es mācos, strādāju, kandidēju vēlēšanās un vēl dejoju. Tā kā, tas ir tas, par ko es iestāšos. Kad tas tilts starp lēmumu pieņēmējiem un jauniešiem ir vienkāršāks un vieglāks. Okay. Labi, Katrīna, kā tev? Jā, es arī līdzīgi kā Artūrs minēja, manuprāt, man tā galvenā doma vispār, kāpēc es kandidēju vēlēšanās un iesaistos šajā pasākumā ir, jo es vēlos veicināt to jauniešu līdzdalību. Es saprotu, ka ir īstenībā ļoti daudz jauniešu, kas ir ļoti aktīvi, visu kaut ko dara, organizē pasākums, raksta projektus, bet tomēr ir arī daļa jaunieši, kas nemaz nezin, kad ir tādi jauniešu centri vai vispār vieta, kur viņi var izteikt savu viedokli un tomēr ietekmēt to, kas notiek. Kā piemēram šeit, tā kā visiem krēsliem vajadzētu būt aizpildītiem. Bet daudz jaunieši nemaz nesasniedz šī informācija, kad hei, šeit notiek tāds foršs pasākums, ka tu vari attīstīt savas prasmes, uzzināt kaut ko jaunu. Un, manuprāt, tas galvenais, ko es vēlos vispār veicināt, tas, ka jaunieši apzinās, ka viņiem ir tādas iespējas, nevis, varbūt daudz vienkārši sēž mājās, jo viņi nemaz nezin, ka tāds pasākums notiek. Un nav jau arī tā, ka mēs esam visu laiku tikai vienā vietā, piemēram, visu laiku tikai Valgundē vai Ozolniekos. Mēs esam visu kaut kur. Jelgavas novadā ļoti daudz jauniešu centri, un, manuprāt, tas ir mans vēstījums un vēlme, ko es vēlos veicināt Jelgavas novadā. Jā. Super, paldies. Tā informācijas aiznešana un nodošana. Jā. Es domāju, ka mans galvenais uzdevums ir būt arī tāpat tiltam, kurš palīdzēs
jauniešiem un partiju un tāpat domai, dzirdēt citu un palīdzēt. Un, visu. Tieši tā, ka spēj iztulkot, vai ne, to jauniešu vēlmi, pieaugušiem saprotamā valodā. Ja es būšu tur, ja es esmu tur, es varu izklausīties. Un kāds idejas, kuras kuras būs pareizes, kuras būs nofiltrētas, tās arī varēšu sūtīt uz to. Labi, principā esam pietuvušies noslēgumam. Mums ir pēdējais jautājums, un es gribētu, kad jūs novēlat jauniešiem iedrošināt viņus būt aktīviem, iet vēlēšanām. Kas būtu tas jūsu, varbūt, iedrošinājums par līdzdalību, ko jūs gribētu atstāt šiem jauniešiem? Jā, teiksim tā, katram no mums ir savs viedoklis. Un tieši vēlēšanās, ja tu neej balsot, tad sanāk, tu pieņem kādu citu cilvēku viedokli. Un ja tevi neapmierina tas viedoklis, tad attiecīgi pēc tam tu iesi un teiksi, kāpēc? Tad, kur tieši ir iespēja, par to nevajag maksāt, vienkārši vajag aiziet. Tā ir arī forša pieredze, tā kā viss tas process, kurš notiek. Visus stereotipus vajag laust un vienkārši iet un balsot. Pēc būtības tas ir 10 minūtes, bet tu ietekmēsi kaut ko. Paldies. Noteikti par to, kāpēc to vajadzētu darīt. Protams, tavs ietekme, tavs viedoklis, bet, teikšu tā, es zinu, ka daudziem no klātsošiem, pēc vecuma grupas šis iespējams ir arī pirmās vēlēšanas tieši, Un, protams, kā pirmo reizi kaut ko darot, nedrošība. Ja? Tu nezini, ko te darīt, kā te pareizi jādod. Šogad arī jauna vēlēšana sistēma. Ja? Šogad es arī īstenībā par to izstāstīšu, ka būs nevis vairs, teiksim, jāliek plusiņi vai jāsvītro kandidāti. Ja? Šajā gadījumā tev būs lapa, tur būs sarkans, zaļš, un tev jāķiksē, ko tu gribi, vai kandidātu uz priekšu, atpakaļ. Ja? Tas tā, lai zinātu, kā tā sistēma izstājas, tas ir jauna, kāpēc to mainīja, es nezinu, bet tā ir tikus mainīta. Ja? Un par to, kāpēc kaut ko vispār darīt, vispār iet uz tām vēlēšanām, ja? Saprotiet paši, ja? Droši vien esat dzirdējuši tur vecākus, noteikti kaut kur vai kāds radinieks vai kāds kaimiņš ir teicis, tur jau 30 gadus sēž kaut kādi tur vīri, sievas, nekas jau tāpat nemainās. Ja? Un tad bieži uzprašot šim pašam cilvēkam, kad tu pēdējo reizi biji balsot? Es neticu, ka kaut kas mainīsies. Ja? Padomājiet paši, ja mēs paši neko negribam, ja mēs paši neko nedaram, nekas nav nemainīsies. Tāpat kā, teiksim, tu gribi sākt iet uz sporta zāli, nezinu, tu gribi sākt tur kaut ko darīt, iet uz kaut kādu basketbolu iemācīties labi spēlēt. Ja? Ja tu neies uz tiem treniņiem, ja tu neko nedarīsi, vai tu kaut reiz to iemācīsies darīt? Tā kā nē. Tieši tas pats šeit. Politika ir dzīve. Paldies. Ja es piekritīšu visam iepriekš minētajiem, un bieži vien arī cilvēki saka, mana balss neko nemainīs, bet tomēr tu esi izteicis savu viedokli, un vēl ko es ieteiktu jauniešiem ir varbūt, nevis tagad, man mamma mājās pateica, balsosim par šito, bet tomēr iesaistamies. Internetā ir atrodams visas partiju programmas, kādu vakaru var izlasīt visas partijas programmas, un tad tomēr saprast, kas būs jums tuvāk, nevis varbūt, kā es teicu, klausamies mammu. Mammu vajag klausīt, protams, ļoti svarīgi klausīt mammu, bet ir arī svarīgi saprast, ko tā partija piedāvā. Varbūt, mammai tas dara, bet jūs esat jaunietis, un jums ir mazliet savādāks intereses, un ja mēs tomēr vēlamies, lai jauniešos ieklausās, tad mums ir mazliet, bet ir jāpastrādā. Super, paldies. Katrīna? Jā, viss iepriekš minētais ir taisnība, un es domāju, ka ja mēs tagad iedvesmojam jūs iet un vēlēt, tad arī tā viena balss ļoti daudz ko izšķir. Ir arī bijuši gadījumi, kad vienkārši vienas balss dēļ tu tiec ievēlēts vai tu ievēli to cilvēku, kurš iestājas par tavām idejām un tavām vērtībām. Un kā jau arī Arturs minēja, ja jūs ierakstat CVK interneta pārlūku programmā, jūs varat atrast un izlasīt visus Jelgavas novada sarakstus un partiju programmas par to, par ko viņi vispār iestājas. Un es domāju, ka jums ir liela ietekme. Jums ir tiešām liela ietekme. Un arī,
ja jūs tiešām gribat, lai kaut kas mainās un jūs esat par to, tad arī tā viena jūsu balss ir diezgan vērtīga. Paldies. Es piekrītu visam, kas bija piepriekš teikts. Varbūt varu beigt ar kaut kādu nelielu lozungu tādu. Saki. Ar to, ja mēs paliksim vairāk, mūsu balss būs arī skaļāk. Super, man liekas, labs lozungs, ko noslēgt. Tieši tā, ja mēs jaunieši saliksim kopā arī to balsi, tā, arī novadā kaut kādā ziņā, ja mēs saliekam to balsi un kopā saucam par kādu lietu, kas mums sāp, kaut kādu problēmu vai ideju, tad arī visticamāk mēs kā novads to varam arī kopā atrisināt. Tā kā paldies jums visiem par dalību. Es domāju, ka mēs esam aplaudēt. Ar mani šodien kopā bija Leo Gozēns, Latvija 1. vietā. Paldies. Katrīna Brigdraviniec, Latvijas reģiona apvienība. Artūrs Klasausks, Zaļo un Zemnieku savienība. Krišjāns Millers, Latvijas attīstībai. Un Julija Kirnova, Sociāldemokrātiskā partijas saskaņā. Paldies.